Nu, jau var teikt, pagājušo gadu taisīju par Samsung AI telefonu iespējām, kaut kur saitē augšā, ja vēlaties noskatīties, bet šoreiz par manu ikdienas telefona AI iespējām, kas šajā gadījumā ir mans Pixel 7 telefons. Jā, tas nav jaunākais no Pixel telefoniem, šobrīd jau ir Pixel 9 iznācis, bet tam ir pieejams jaunākais Androids ar visām AI iespējām, ko tas piedāvā. Tad par pirmo meklēšanu un tulkošanu no jebkuras vietas, kas strādā arī uz bildēm. Tad atveram jebko, ko vēlamies, šajā gadījumā kaut vai CNN mājaslapu un kaut kādu rakstu, un tad apakšā paturam, un ir iespējams tātad viena lieta ir tulkošana, nospiežam un tātad tekstu pārtulkoju šajā gadījumā uz latviešu valodu. Tad arī no šīs vietas mēs varam uzreiz meklēt kaut ko internetā, un vēl ir tad iespēja apvilkt, piemēram, vietu, ko mēs vēlamies meklēt. Piemēram, šajā gadījumā bildē meklē kaut ko, bet ir iespējams arī apvilkt tekstu. Un tad viņš meklē atbilstoši meklēšanas rezultātus apvilktajiem tekstam. Mēs arī varam pamainīt, ko tieši, un tad šādā veidā no jebkuras vietas mēs varam veikt meklēšanu bildēm vai kam citam. Kā nākamais ir Magic Edit, kas ir kaut kas jauns Google telefonos. Iepriekš jau bija Magic Eraser, ar ko var izdzēst objektus no bildes, bet tagad ir daudz lielākas iespējas un daudz advancētāks. Tad atradu vienu bildi, uz kuras varētu labi parādīt. Tad mēs varam dzēst objektus, kā jau iepriekš, aizstāt, pārvietot, samazināt, palielināt. Tad pamēģināsim tenisa galdu izdzēst. Jā, vispirms jāatver tādu Magic Edit. Un tad mēs varam vai nu uzspiest virsū apvilkt objektu, un tad viņš iezīmēs to. Pamēģināsim uzspiest. Šeit mēs varam arī noņemt nost atlasi, piemēram, arī noņemsim cilvēkus nost. Te mēs arī varam pievilkt, ja nepieciešams. Saglabājam un uzspiežam dzēst, piemēram. Un galda tenis pazudis. Kā redzam, diezgan labi ir bildes apstrādāt. Tad, kā minēju, var palielināt, samazināt objektus, tad mēs varam paturēt virsū, tad mums ir, mēs varam pārvietot, palielināt, samazināt. Pamēģināsim samazināt maziņu. Un ģenerēt bildi. Un mēs redzam, tagad ir mazs tenisa galdiņš. Un šādi mēs varam apstrādāt bildes. Tā kā tuvojas 1. marts, noteikti visiem nepieciešams ieskanēt savus čekus vai nofotografēt, tad Pixel telefons to piedāvā uzreiz savā kamerā. Un arī šeit ir ļoti sabojāts čeks, protams, viņu nevarēs atjaunot, bet viņam ir tāda iespēja, kā attīrīt dokumentu, piemēram, no kaut kādiem netīrumiem uz viņa, kā šajā gadījumā, kad uz čeka ir vienkārši melns pleķis. Tad pirmais mums vajag atvērt telefonu lietotni un pavērst pret dokumentu kameru. Tālāk viņš piedāvā noskanēt dokumentu. To viņš izdara automātiski un mums ir pieejams ieskanētais dokuments. Kā redzams, ir šis te melnais pleķis uz šī dokumenta un apakšā ir iespēja clean. Un tad ar pirkstu mēs varam atzīmēt, kuru vietu vajag attīrīt. Mēs varam arī otrais vēl pārvilkt pāri. Protams, šis čeks ir pilnībā sabojāts, bet mēs varam paspiežot atpakaļ redzēt, kā viņš attīra čeku. Un ja mēs pievelkam, varam redzēt šeit, kur ir tas melnais, ir arī, protams, cipari. Mēs varam notīrīt un pastīties, kā tas izskatās. Kā redzams, cipari saglabājas, bet šis te melnais ir notīrīts. Nākamā ir neliela feature, bet man patīk, tās ir ieteiktās aplikācijas.
Tātad lejā telefonam mums ir 5 ikonas, un šajā gadījumā 5. ikona, kas šobrīd ir Instagram, ir šī te ieteiktā aplikācija, kas dinamiski var mainīties pēc jūsu lietojuma pazīmēm. Manā gadījumā, piemēram, es lietoju Bluetooth austiņus, tad, kad vakaros skatos YouTube, un es varu parādīt, man šeit ir manas austiņas, tātad šobrīd nav savienots ar telefonu, izņemot vienu, viņš automātiski savienosies ar telefonu. Jā, savienojās, un vajadzētu šai Instagram, nomainās uz YouTube aplikāciju, jo es parasti ar Bluetooth austiņām to izmantoju. Un tāpatās arī tagad, kad es viņu nolikšu atpakaļ, Bluetooth austiņa atvienosies no mana telefona un, kā redzams, samainās atpakaļ uz pēdējo lietoto lietotni, kas manā gadījumā bija Instagrams. Daudziem šī feature nepatīk, to ir arī, protams, iespējams atslēgt, bet es to izmantoju un ir ļoti ērti. Kā pēdējais ir iebūvētais ChatGPT, jeb kā Google to sauc Gemini. Līdzīgi kā ar ChatGPT, ar to var sarunāties, uzdot jautājumus un visu pārējo. Bet ir arī viena papildus feature, izmantojot telefonā, tātad var uzņemt bildi un pajautāt, ko tas redz. Tad telefonā atveram Gemini lietotni, un tad šeit, līdzīgi kā ar ChatGPT, mēs varam uzdot jautājumus, arī ar balsi var uzdot jautājumus, tad mēs varam uzņemt bildi un paprasīt, ko viņš redz. Un tātad pēdējais apakšā ir sarunāties ar viņu. Tātad mēs varam kā ChatGPT uzdot jebko, piemēram, cik tālu ir mēnesis. Un, protams, viņš iedod atbildi un, kā redzams, ar viņu arī var uzdot jautājumus latviešu valodā. Mēs varam pamēģināt kaut ko nobildēt, paņemsim tās pašas austiņas. Un pajautāsim, ko viņš redz. Tātad redzams, viņš atpazīst, tās ir JBL austiņas. Jā, kā redzams, var nofotografēt lietas un pajautāt, kas tur redzams. Tad pēdējais, ko šeit var darīt, tātad sarunāties ar viņu, bet tas gan ir pieejams tikai angļu valodā. Tātad spiežam apakšā. Hello. Hello there. What can I do for you? How many days till Christmas? Okay, so still a little early to think about Christmas. But since you asked, there are about 355 days until Christmas. Kā redzams, pēc tam arī teksta formātā ir pieejams tas, ko jūs vaicājāt, un arī atbildi, tātad variet sarunāties. Vienkārši chatot, uzdot dažādus jautājumus, bet tikai angļu valodā. Tas arī viss par Google Pixel iespējām. Ja vēlaties noskatīties arī par Samsung iespējām, tad es eju ar Gemini parunāties, kā dabūt vairāk skatījumus šim video.